Sācies Latvijas jaunatnes čempionāts. Rubene 1 turpina dominēt pirmajā līgā, RSU sagrauj Buldotes, Izjominai 2 vārti un 2 zaudējumi. Esiet sveicināti, dārgie klausītāji! Jūs klausāties Floorball News W podcastu, un tuvāko minūšu laikā mēs atskatīsimies uz nedēļas notikumiem sieviešu florbolā, Latvijā un pasaulē. Piektdien Kocēnu sporta namā oficiāli sākās Latvijas bērnu un jaunatnes čempionāts meiteņu grupās. Kā pirmās čempionātu sāka MU14 komandas. Pirmajā spēlē Rubene sākumā cieta smagu sagrāvi Rīgas Lauvām ar 1-19, taču pēc spēles kocēnietiem tika piešķirta tehniskā uzvara, jo Monika Džigure, kura guva 13 vārtus šajā mačā, nenokārtoja pārēju uz Lauvām. Otrajā spēlē Rīgas Lauvas ar 7-0 atstāja sausā Ķekavas Bulldogs komandu, kuru ar rezultātu 2-1 pieveica arī Kocēnu Rubene. Sieviešu pirmās līgas čempionātā pagājušajās brīvdienās notika 2 spēles. Sestdien Rubene 1 savā laukumā neatstāja nekādas cerības Irlavai Tukums pirmajā periodā gūstot 5 vārtus un beigās svinot uzvaru ar 9-1. Toties Irlavniecēm paveicās nākamajā dienā pret Kojotīm. Laukuma saimnieces atradās vadībā ar 5-3, taču trešajā periodā viesu komanda atspēlēja 2 vārtu deficītu un izrāva uzvaru ar 6-5. Pirmajā spēlē rezultatīvākā bija Kocēnu komandas uzbrucēja Zane Daša, kura izcēlās ar 4 rezultatīvitātes punktiem, 3 vārtiem un 1 rezultatīvu piespēli. Savukārt otrajā spēlē labākā, jeb rezultatīvākā bija Monika Džigure, kura izcēlās ar 5 vārtu gūmiem. Sestdien sieviešu virslīgas ietvaros Rīgas Olimpiskajā centrā RSU uzņēma Ķekavas Bulldogs komandu. Samērā mierīgā un klusā gaisotnē studentes izcīnīja pārliecinošu uzvaru ar 12-2. Visas spēles garumā iniciatīva piederēja RSU florbolistiem, kuras pirmajā periodā guva 5 vārtus. Otrajā trešdaļā Bulldogs izrādīja nedaudz sīvāku pretestību 1 vārtus atgūstot, tomēr rīdzniecēm saglabājās nospiedošs pārsvars. Līdz pat pārtraukumam RSU bija vairākas teicams vārtu gūšanas iespējas, taču to realizācija pamatīgi kliboja. Neskatoties uz to, 38. minūtē Agnese Saulīte ar metienu labajā apakšējā stūrī panāca 6-1. Mača pēdējās 20 minūtēs studentes guva vēl 5 vārtus, bet pamatlaika izskaņā Līga Vansāna ar metienu no pretējās laukuma puses pārsteidza nesagatavotu mājinieču vārtsardzi Lianu Aldiņu 12-2. Piebildīšu, ka video apskatu no spēles starp RSU un Ķekavas Bulldogs jūs varat noskatīties mūsu YouTube kanālā youtube.com/floorballnewsw. Pagājušajās brīvdienās Dianas Izjominas pārstāvētā Burgdorfas Wizards aizvadīja 2 spēles Šveices SML līgā. Diemžēl latvietes komanda abās spēlēs piedzīvoja zaudējumus vispirms pret Redāns Ričenbergu ar 1-2, bet nākamajā dienā piekāpjoties Zug United ar 3-4. Izjomina pirmajā mačā rezultatīvitātes punktiem neizcēlās, savukārt otrajā izcēlās ar 2 vārtu gūmiem. Zviedrijas 2. divīzijas Smalans grupā turpina plosīties Zans Klābers pārstāvētā Krastedens IBK Oskaršam, kas savā laukumā ar 6-4 pieveica grupas līderu vienību Husqvarna IK, sagādājot pirmo zaudējumu šajā sezonā. Klābers šajā spēlē nepiedalījās. Savukārt Gotlandes grupā savu sniegumu turpina uzlabot Anatas Šeinas Endre IF Angdam Oldīs, kas viesos ar 6-3 pieveica Vaskinde AIS. Savukārt Kristīnas Brantas un Laumas Išņevskas Endre IF Angdam A ar 6-2 pārspēja Visbies komandu, tādējādi vēl vairāk nostiprinoties pirmajā vietā turnīra tabulā. Šeit savā spēlē nepiedalījās, savukārt Brante un Višņevska rezultatīvitātes punktiem neizcēlās.
Tas arī viss, ko vēlējāmies pastāstīt. Atlicis vien ielūkoties šīs nedēļas notikumos. Brīvdienās sieviešu virslīgā tiks aizvadītas 2 spēles. Rubens savā laukumā tiksies ar Ķekavas Bulldogs florbolistiem, savukārt svētdien savā starpā noizkrustos FK Ķekava un RSU. Jāpiezīmē, ka 25. novembrī tiks pabeigta pirms mēneša notikusī spēle starp šīm abām komandām. Turpināsies sieviešu pirmās līgas čempionāts. Diāns Usjovins Burgdorfas Wizards viesos tiksies ar FB Riders DBR, Zans Klabers Krafstadens IBK Oskaršām mērosies spēkiem ar Orloks Stādens komandu, bet Kristīnas Brantes un Laumas Išņēvskas Endre IF Angdam A cīnīsies pret Klintehams IK. Paldies, ka klausījāties! Lai jums veiksmīgs šī nedēļa! Visu labu!